Jā, izgāju drošības kontroli. Teikšu, ka ļoti ātri viss notiek šeit. Tiek organizēts lielā tempā, apkalpo ārkārtīgi daudz pasažierus. Jau šoreiz Soma nevēr vaļā. Viss bija kārtībā, nekas aizdomīgs nelikās. Tā kā tas arī to lietu pātrināja. Jā, nu tagad ir jāatrod launch, rakstīts, ka kaut kur pie 22. geita un kaut kur 6. stāvā laikam. Jā, gaidu tagad savu geita numuru. Sēžu Anne Lounge'ā, Lisabonas lidostā. Un tagad varu apmēram uztaisīt salīdzinājumu ar visiem lounge'iem, kuros esmu šobrīd pabijis šajā ceļojumā. Tātad tas ir bijis Varšavā, pēc tam Šarleroi lidostā, pēc tam Tulūzā, Madridē un tagad šeit Lisabonā. Mēģināšu apstāstīt visiem pēc kārtas. Ja? Tātad Varšavā lounge diezgan neliels, diezgan busy. Pieejama duša bija. Ēdiens, nu, labs, bet diezgan mazā izvēlē. Šarleroi, tur es teikšu, ka viss sliktākais lounge no visiem. Īstenībā lidosta ir vissliktākā. Tur bija garšīga zupiņa, bet pārējo ēdienu tur pat nebija standziņas, ar ko paņemt. Tur tā kā, nu, ir tāds apšaubāms variants. Un tagad par Tulūzu. Tulūzam lounge ir labs, bet es diezgan vēl ierados, nevarēju visu tā kārtīgi izbaudīt, bet, nu, tur ēdiens bija kvalitatīvs un viss bija forši. Vietas, kur sēdēt arī. Izvēle bija vidēji laba. Tā, un pēc tam, es teikšu, vislabākais pēc manas pieredzes Madridē. Plašas telpas, ļoti pagātīga ēdiena izvēle, arī karstais ēdienas bija diezgan vairākas opcijas. Un varēja ļoti labi izbaudīt arī visu. Nets visos lounge'os strādā samērā labi. Nu labi, šeit es neesmu mēģinājis, es negribu vilkt ārā laptopu un testēt, bet palielam jā. Vietu ziņā šeit Lisabonā vietas ir daudz it kā, bet kur veidojies pudeles kakliņš, tas ir uz kafijas automāti. Ja, te uz diezgan daudz cilvēkiem kafijas aparāts ir tikai viens, un pat cik viņš servē kafiju samērā lēni, kā jau jebkurš maltās kafijas aparāts, nu tad visu laiku uz viņu ir kaut kāda rinda, 2-3 cilvēki. Stabili, nu labi, šobrīd ir viens tikai, bet pārsvarā jā, uz to ir jāgaida rinda uz pārējo. Šeit karstais ēdienas nav. Ir labi sandviči ar vītināto gaļu, ļoti garšīgi, bet arī izvēle ir ļoti minimāla. Tā kā telpa iekārtojums, es teiktu, ir izcils, ja, bet ēdienu izvēle ir diezgan vāja, es teiktu, nu, 3 no 5. Nu tā, geita informācija parādījās beidzot. Geits ir 43A, tātad esmu jau izgājis ārā no savu lounge. Tagad galvenais ir atrast geitu. Kaut kāds gabaliņš noteikti būs jāpaiet, bet es saprotu, ka nav tik tālu 10 minūtes laikam. Pa ceļām vēl pasu kontroli, jo lidojums ir uz ne-Schengenu. Tā kā, jā. Nu tā, esmu pie geita. Izgāju veiksmīgi pasu kontroli, ja, tātad no ne-Schengenam. Geits 43 alfa. Nu, rakstīts, ka Azul, tātad būs A330 lidmašīna NEO, tas nozīmē New Engine Option. Bet te pie geita pieparkots nevis Azul, bet TAP lidmašīna arī A330 NEO, un tad jāsāk domāt, kas te būs reālais izpildītājs, TAPs vai Azuls.
Neesmu lidojis ne ar vienu, ne ar otru, bet man kāpēc liekas, ka TAPS varētu būt pat labāks servisa ziņā. Bet, ja ir Azuls, tad ļoti iespējams, ka mūs vedīs ar autobusu kaut kur LR-atā. Un tādā gadījumā būs plata fizilāžas lidmašīnā iekāpšana pa trapu, kas man nekad nav gadījies iepriekš. Bet nu redzēs. Peraí que eu já vou esperar para aguardar aqui que eu vejo. Bom dia. Então, eu vejo já. O senhor que venha aqui, que eu aguardo que eu vejo aqui. É para verificar umas malas que o senhor está na revista. Obrigada. Boa viagem. Obrigada. Thank you, sir. Have a nice flight. Joana, Pode subir sozinha, tá? Nós vamos pra lá. Quer fazer a Marisa? Pode subir. Bom, pode subir. Não, pode subir. Bom, pode subir. Apoiando tudo bem a mão, tá? Sir? What's your seat number, please? A. This way, welcome aboard. Eu também. Qual é o número, Vanessa? 23, 22. A e B. A e C, então é aqui. Ó, 22 aí. 22 de quê? Você é corredor. Isso. Senta aí. Você senta aí, você é corredor. Isso. Olá, bem-vindo. Ela falou que vai ganhar um salário.